Šodien kopā ar divu bērnu māmiņu Kristīnu dodamies uz Eko Kateriņu pusdienotavu pie pavāra Riharda, lai gatavotu kaut ko ļoti veģetāru. Sveiki! Čau! Čau, man sauc Kristīna. Kā? Kristīna. Kristīna, čau, Kristīna. Prieks tev redzēt, laipni lūgt manā virtuvē. Un šodien mūsu uzdevums, zini, kāds ir īstenībā? Nevis sacensties, bet vienam otram palīdzēt. Un šodien ir samācīties foršas jaunas lietas. Labi. Sadarbības partners Elvī ir sagādājis šo vienkāršo un apēdamo grozu. Paldies, Elvī! Paldies! Droši paliek droši, Kristīna ir bruņojusies ar saviem darbarīkiem, tikai nezinu, vai ļaus ar tiem darboties. Es drīkstu savu nāzi. Nu, parādi. Tāda vārda, jā. Un kā ir pareizi? Augstā vai karstā ūdenī grūbas? Es varu karstā. Karstā ūdenī, ja? Jā. Ok. Nav pareizi un nav nepareizi. Vari augstā ūdenī varīt un vari karstā ūdenī. Ja grūbām nav tur tik nopietni kā ar citiem varbūt graudauņiem. Tā, kamēr tu tur ņemies ar savējo, es ņemšos ar savējo. Labāks sietiņš nav? Labāks sietiņš ir. Man birst cauri. Grūbs? Cauri. Kā tu zini, ka tev grūbs birsnēs akmentiņi? Reku sabira. Ok. Ak, jā. Tas ir joks, jā. Tur nav bijuši zivis? Jā, zivis, sliekas, asakas, ziepļi, burbuļi un mazliet smilts. Lielā sietā lieli ēdieni, Oda grūbām. Tā sauksies mūsu mājsaimnieces porcija. Tikmēr Rihards vēl tikai domā, ko varētu pagatavot. Un ko tu taisīsi? Es ko taisīšu? Vienkārši uzvārīšu putru. Ko tu vispār taisi mājās? Nē, es taisu visu. Gāju. Man ir 2 bērni, tad man ir jātaisa viss. Zupas vārdu. Grūbas viņiem negaršo. Jā? Mēs atkal mūsējiem bērniem, mēs ēdinam bērndārs. Jā, mums ir kaut kādi 16 Rīgas bērndārs. 2 reizes mēnesī mums ir grūbas dažādos ēdienos. Lai arī virtuvē viss spīd un laistās, Kristīna tomēr ir pedantiska tīrības ievērotāja un ievieš savu kārtību. Šito jau drīkst pārmazgāt. Protams. Bet es tikai domāju, cik tu tīri izmazgās viņu. Jo, ka fotogrāfē ēdieni paliek tie pleķīši no ūdens. Tas ir ļoti labi. Un mēs bildēsim šodien arī? Ko? Mēs bildēsim ēdienas arī šodien? Varam. Jā, varam? Davai. Kamēr abi pavāri omulīgi dzīvojas pa virtuvi, tikmēr mūsu degustātori televīzijas seja Anna Rozīte jau klāt, bet grūbas vēl nemaz nav tikušas līdz katliņiem. Degustātors ir klāt? Jā. Lielāku nevar uzgriezt. Es tūlītās. Virtuvē sāks neliels lampu drudzis un izrādās aiz uztraukumu var pat sabojāt gurķi. Labi, sabojāja gurķi. Ko tad? Es domāju, tieši otrādāk tu viņu uztaisīji vēl simpātiskāk nekā... Nē, es gribēju pavasari tomēr. Tev iedot jaunu gurķi? Nē, reku man ir vēl pavasari. Jā, ar to griešanu mājsaimniecei iet kā pat celmiem, tāpēc īsti vietā ir Riharda meistarklase kapāšanā. Šidā, vienmēr tev jāmācās šidā te turēt, ne? Man bail. Lai nebūtu šidā te. Šidā ir daudz bailīgāk. Šidā. Jā, es zinu. Ja? Tāpēc ir vienmēr paņem, stingri satver, ja? Un tad tu griez šeit. Tas nāc šeit slīd. Ja? Vai šeit. Bet tas ir grūti. Nav tas grūti iemācies, un beigās tu vari runāties. Un neskatīties. Jā. Kamēr Rihards gatavo savu izsmalcināto putru, Kristīna atkal ievieš savu spodrību un pārmazgā atnestos šķīvjus. Kristīnes Oda grūbām nu ir gatava, un tā kā mūsu mājsaimniece pēc profesijas ir māksliniece, tad arī uz šķīvja visam jābūt kā gleznā. Man zina, ko vajadzēs? Nu, jums jau noteikti ir tādi speciālie trauciņi, kur uztaisīt kaut kādu tādu tornīti, ja? Es mājā lieku mazās krūzītes. Jā, es tev varu iedot šitādus trauciņus. Tievāks, nav? Tievāks? Vēl tievāks? Nu, tāds smukāks, elegantāks. Bet tev jau nav jādod trauciņš. Nē, bet man ir smuki jāuzliek. Tu gribi iepakt? Jā. Jā? Super.
Tā. Super. Nesagāzās. Drīz vien mūsu izsalkusī degustātori tiek pie 2 apetīti rosinošām porcijām. Interesanti, vai varēs atšķirt mājaimnieces porciju no profesionāla pavāra putras? Man šķiet, ka grūbs ir fantastisks ēdiens, ļoti sens, vai ne, visiem zināms, bet kaut kā, tikai pēdējos gados atkal sāk par tām runāt un tās gatavot arī tādos smalkos restorānos. Garšīgi, ko lai saka. Es ceru, ka otrs nebūs tik garšīgs, lai man ir vienkāršāk, bet man ir aizdomas, ka tā nebūs. Ja šeit varēja aptuveni saprast sastāvdaļas, tad te man tā ir jāpadomā. Labvakar, cienījamie mākslinieki! Paldies par burvīgām vakariņām, kuras es atļaušos arī pabeigt pēc brītiņa, bet es tiešām ļoti gribētu zināt, kur ēdienu ir radījis un par sastāvdaļām arī, par recepti, par noslēpumiem. Es sākšu pirmais. Es gatavoju lūgu šo te. Tiešām? Jā. Nopietni? Jā. Godīgi? Jā. Es neticu. Es zinu. Jo es esmu vienkārši pārliecināta, ja parasti pavāri taisa kaut ko tādu, ka īsti nevar saprast, kas tur par sastāvdaļām. Tā ir putra, ko tu nevar saprast. Tur ir grūbas, siers. Un tur ir siers un... Sēnes? Nē, tur pilnīgi. Redzi? Tāpēc es arī pratu. Un te atkal, kas ir forši, kas man arī citreiz ļoti patīk, ka ir viss vienkārši un ka tu saproti, ko tu ēd. Un tur arī īstenībā ir kaut kādas slepenās sastāvdaļas pašās grūbās, vai ne? Ir laikam kaltētie tomātiņi un zaļumiņi. Kinzi, jā. Te ir pilnīgi 2 dažādi ēdieni. Kā lai nosaka, kurš labāks? Nekā. Tu redz 2 dažādi cilvēki arī stāv. Tieši tā, tāpēc uzvar draudzība. Šoreiz rezultāts neizšķirts 1-1 un beidzas viss ar draudzīgo pašiņu.